Nu tā tad, zīlēni. Un te ir tieši tā, kā es biju iedomājies. Šeit var izbraukt ar supu. Tas ir virzienā uz Platoni. Tas ir virziens uz Lietuvu. Tur vēl var atrast kādu tērcīti. Redz, un ja ieskatās tur tālāk, tur ir. Jo vispār vajadzēja būt tā kā ir tur tālāk. Ka tā kā ir ūdens. Bet tieši šeit, šī ir tā, es pat teiktu, vienīgā vieta, kur ir nekā. Respektīvi šādi. Man šķiet, ka tur pārsimts metrus tālāk vajadzētu būt krietni labāk. Es aiziešu izlūkošu tālāko fragmentu. Nu lūk. Un pie pašiem zīlēniem, pie pašām mājām zīlēni ir šādi. Šis jau ir kuģojums. Un tur uz priekšu ir tas gabaliņš, kur liekas, ka nav kuģojums. Tad tajā vēl nekāpja, bet kāpja pie zīlēniem. Bet tas ir ekstrēmi. Te ir, vai to var telefonā saprast, te ir, es tikko nokāpu lejā. Tur taka beidzas tur augšā, un tad jātiek lejā ar tiem supiem būs tā. Tā uzmanīgi. Un tad, kas mums būs kājās? Basas kājas, basām kājām te nenoies. Tad pēc tam jānes ir apakaļ uz mašīnu, vai kā tas ir, vai mēs braucam ar tām gumijas šķībām. Kaut kā tā. Es vēl paskatīšos, kā ir ar piebraukšanu, tajā galā varbūt kā ar mašīnu vieglāk piebraukt. Es tev vēl pastāstīšu. Es šito posmu esmu pētījis šad un tad, viņš šāds arī vienmēr ir. Bet kas ir tur tālāk vēl pēc 200 metriem? Vajadzēja būt, ka tur ir tas izbagarētais sākas. Tā. Tātad turpinām. Tas ir no zīlēniem. Es tur pa kaut kādu labības lauku nācu gabaliņu. Bet tas ir jau uz Platoni. Tur atkal ir kaut kāds meldrājs. Bet tur, ja ieskatās, tur ir tērcīti, pa kuru varētu, tur var izkuģot. Tā ka iešu vēl tālāk skatīties. Te ir šķēršlis, bet viņš ir pārbraucams tur tā galā. Tā ka tā. Čau! Te es neuzdrošinos iet tuvāk, jo te ir vēl skarbāk nekā bija Itālijā. Drausmas. Bet, ja tur tālumā ieskatās, es nemāku nofokusēties. Tā. Īsāk sakot, tur ir upe. Tur ir ūdens redzams. Un upe ir pēkšņi jau ir šeit, šai pus kokiem. Jo tur kokos ir tie kapi, strupdeguņu kapi. Es nezinu, vai redzēt telefonā, tur ūdens riktīgi spīd. Un tur meldrājas, bet es domāju, ka tur jau ir arī ūdenājs. Bet vispār tur ir nenormāli degradēta vide. Te ir stikli, lauskas, zamtas, dubļi, avoti, purvi, čūsklāji, te ir Bet mums jau pa šajien nebūs jāsapo, mēs jau pa ūdentiņu. Ja jūs nebiedē kaut kas tāds, ir šaurība. Tad, man liekas, te mierīgi var, ar kuģi pat var kuģot. Lielo okeānu laineri varbūt gluži nē. Bet, tā. Normāli izskatās tā, baisīgi, bet es jau bez telefona redzu labāk. Un tur ir visu laiku tas ūdentiņš ir. Viņš tur ir. Un ja arī nav, tad iedomājieties, ka ir. Viss, kā jau es jūs brīdināju un iebiedēju, kā sākas poķi. Tas burtiski pārsimts metri tālāk. Jau ir liela, skaista, brīnišķīga kuģojama upe. Redzi, tur pat kaut kāda civilizācija ir. Vai nav skaisti? Tā ka es vēl bišķi paiešu līdz tam tiltam kaut kā, ja tur varēs tikt. Un tad jau iešu uz mašīnu apakaļ. Es atstāju mašīnu pie kapiem. Un kas izrādās? Tā civilizācija ir nekas cits kā kapi. Tā ka īstenībā ir pat opcija, ka mēs smuki atstājam mašīnas pie kapiem,
mašīnu. Un ejam ar visiem supiem taisni cauri kapiem, taisni, pa taisno celiņu. Un kurš iznāk te uz pašu upes ostu? Redzēja piestātnes, paini un tā, ja gadījumā supas aizdegās. Nu, un tālāk vienkārši kuģojam. Nu, paskat, esam klāt. Nezinu, vai var redzēt, bet ja ieskatās, redzi, tilts. Esmu nonācis līdz tiltam. Kā saule spīd. Nu, re, mēs nāksim no turienes. Nāksim no turienes. Un iesim uz turieni. Un tālāk ir, tad sākot ar šejieni, tas izbagarētais, te vispār nevajadzētu būt nekādām problēmām. Te vienkārši ieslēdz paaugstināto ātrumu kaut kādu un laiž. Tā, kāds brauc. Slepenais aģents pārtrauc. Viss. Ej apakaļ uz mašīnu. Nu, cerams, zinu šo vietu. Vai ne? Tur ir ceļš uz Saģiku, pa to es tulīt iešu. Tur ir uz staciju Vēžagrogs, kurus vairs nav. Un tur ir uz Plēsums 5. Taisies, ka tieci. Bet no turienes es nāku. Un piebrauc tas baltais busiņš. Un es tik veiksmīgi notēloju makšķernieku, ka viņš man prasīja, kā ķerās. Nu, re? Nav deja vu sajūta. Nu tā. Nu, bet tālāk pa šo vietu mums netikt. Un pat ja mēs tiekam tur, nu nē, mēs tur netiekam. Tur ir dziļi lejā. Bet pat ja mēs tur tiekam, tad kā mēs tiekam šeit? Redz, tur viena tāda tieši supspraudziņa ir. Tur var izlīst cauri, bet tur tālāk ir duļķains un iedrains un upes beigas. Arī manas šīs dienas ekspedīcijas beigas. Čau, tā visiem!